Mēdz teikt, ka tie vecāki, kuri vairāk sarunājas ar saviem bērniem un kuri lasa grāmatas saviem bērniem priekšā, ka to vecāku bērni ir aptuveni 1 miljonu vārdu priekšā tiem bērniem, kuriem vecāki to nedara. Šis miljons vārdu pēdiņās atstatums saglabājās gandrīz vai visu dzīvi, jo vēlāk šiem bērniem, kuriem nav lasīts agrīnā bērnībā priekšā un ar kuriem nav bijuši tāda tieša laba saruna ar vecākiem, viņiem šis atstatums saglabājās. Ko dod šī pamat mācīšanās iemaņas lasīšanas attīstīšana? Lasīšana priekšā, lasīšana kopā, lasīšana skaļi un citas ar lasīšanu saistītās aktivitātes palīdz bērniem papildināt vārdu krājumu, palīdz uzlabot atmiņas spējas un uzmanības spējas, palīdz ar tekstu palīdzību saprast to nozīmi un, piemēram, tekstos pieminētās emocijas vai citu cilvēku sajūtas, kas palīdz pašam bērnam attīstīt izpratni par savām sajūtām un emocijām. Lasīšana priekšā palīdz vairot sociālās prasmes, jo nereti, lasot kopā ar maziem bērniem, veidojās tā saucamā dialektiskā lasīšana. Tas nozīmē, ka vecāks nav viss teicējs un bērns pasīvi klausās, bet bērns ik pa brīdim uzdod kādus jautājumus vai pārtrauc vecāku. Tas viss piederās pie lasīšanas, un tādā veidā, kopīgi lasot, mēs vairojam arī bērna sociālās prasmes, piemēram, pagaidīt ar savu jautājumu vai formulēt savu jautājumu, mēģināt atsaukt atmiņā, kas tur tikko bija tajā stāstā vai pasakā. Tādā veidā tas palīdz arī bērnam ne tikai attīstīt sociālās prasmes, bet komunikācijas prasmes.